Annapurna viņu nenogalināja. To izdarīja telefona zvans. 2019. gada 24. aprīlis 25,400 pēdas. Annapurna. Šis 48 gadus vecais ārsts sēž un viens pats gaida sniegā nakts vidū. Viņš nevar piecelties, viņam nav telts. Papildus skābeklis ir pilnībā beidzies. Viņa gids ir atstājis viņu vienu un bez elpas tumsā, lai dotos meklēt palīdzību. Lūk, kas šo stāstu atšķir no visām citām augstkalnu traģēdijām, par kurām jebkad esi dzirdējis. Šis vīrietis grasās paveikt neiespējamo. Viņš izdzīvos šajā vietā 43 stundas. Viņš uzveiks nāvējošāko kalnu uz zemes, bet viņš joprojām mirs. Ne jau augstuma vai augstuma dēļ, bet gan tāpēc, ka tūkstošiem jūdžu attālumā glābšanas kompānija, kurai viņš samaksāja, lai tā izglābtu viņa dzīvību, strīdās par kaut ko tik neticamu, tik niecīgu, ka tas apturēja viņa glābšanu vēl pirms tā bija sākusies. Un kamēr viņi strīdās, viņam beidzas laiks. Šis alpīnists izdzīvoja uz Annapurnas. Tas, kas viņu nogalināja, ir neticami. Laipni lūdzam galējā robežā. – 2019. gada 22. aprīļa naktī 32 alpīnisti sāka savu virsotnes kāpienu uz Annapurnu. Un jā, jūs dzirdējāt pareizi – 32. Viņi nebija komanda, viņi bija svešinieki, kurus bija savācis kopā Seven Summit Treks, viņu ekspedīcijas operators. Viņus vienoja ekspedīcija ar kopīgu atļauju. Komerciālajā alpīnismā šāda kārtība notiek tad, kad desmitiem atsevišķu kāpēju apvieno savus līdzekļus, lai sadalītu izmaksas par to pašu bāzes nometni, nolīgs tos pašus šerpas virvi nostiprināšanai un izvēlas to pašu operatoru dokumentu kārtošanai. Tas ir lētāk, taču tas arī samazina atbildību. Kalnā nav centrālā gida, kas uzraudzītu stingru laiku, kad jāgriežās atpakaļ. Un tas nozīmē, ka, kad tu cīnies 25,000 pēdu augstumā, nav neviena konkrēta vadītāja, kur pienākums būtu to pamanīt. Tāda sistēma darbojas labi, līdz kaut kas noiet greizi. Un tieši šīs milzīgās grupas vidū bija 48 gadus vecais Malaizijā dzimušais alpīnists vārdā dr. Chins Vuikīns. Atšķirībā no citiem tajā dienā, Chins bija izdarījis visu, ko pieredzējis alpīnists dara, lai sevi pasargātu, ja kaut kas noiet greizi. Tajā dienā viņš kāpa kopā ar savu personīgo gidu, 32 gadus veco šerpu vārdā Nima Šerangs. Viņš izvēlējās tieši viņu, jo viņi kopā jau bija veiksmīgi uzkāpuši divos Himalaja milžos – Everestā un Manaslu. Tātad viņi zināja viens otra robežas. Chins nesa līdzi arī satelīta telefonu, lai pastāvīgi sazinātos ar savu sievu. Un tā kā viņš bija cilvēks, kurš plānoja visu iespējamo, viņš iegādājās premium dalību Global Rescue, lielā amerikāņu krīzes reaģēšanas un evakuācijas uzņēmumā. Viņš bija aizsargāts. Tas izklausās pārspīlēti, vai ne? Nu, ja tā būtu jebkura cita kalnu virsotne uz zemes, es piekristu. Bet šajā gadījumā runa ir par Annapurnu. Un redzi, Annapurna ir īsts nāvējošs kalns. Es domāju, protams, Himalajos Everests saņem virsrakstus, dokumentālās filmas, pūļus, un tas ir bīstams, bet tā ir zināma bīstamība. Annapurna ir pavisam cita lieta. Augstums 26,545 pēdas, vai tas, ka tā ir 10. augstākā virsotne pasaulē, nav tas, kas padara šo kalnu bīstamu. Tas ir reljefs, lavīnas, kas var notikt bez brīdinājuma, un nolaišanās maršruts ir tik tehnisks un atklāts, ka pat alpīnisti, kuri veiksmīgi sasniedz virsotni, nevienmēr tiek lejā. Vēsturiski uz katriem 3 cilvēkiem, kuri veiksmīgi sasniedz Annapurnas virsotni, viens cilvēks iet bojā šajā kalnā. Salīdzinājumam, Everesta attiecība ir aptuveni 100:2. Jūs varat redzēt, ka Annapurna ir daudzkārt nāvējošāka. Vienkārši izdzīvot šādā kalnā jau ir izaicinājums, bet kad Chins 2019. gada 23. aprīļa agrā rītā gatavojās doties prom no 4. nometnes, nekas no tā nešķita kā problēma. Viņš bija cilvēks, kurš jau bija stāvējis pasaules virsotnē, burtiski. Gadu iepriekš viņš bija uzkāpis Everesta kalnā, un pirms tam viņš bija izdarījis to pašu augstākajā kalnā Āfrikā, Dienvidamerikā, Eiropā, Austrālijā, visur. Viņš bija pieredzējis, ko šāds augstums nodara cilvēkam, un viņš no tā bija iznācis uz savām kājām. Un tieši uz to bija vērstas viņa nedēļa ilgas sagatavošanās pašā Annapurnā. Viņš bija aklimatizējies vairākas nedēļas Annapurnā, kāpjot augšup un atkal lejup, lai ļautu ķermenim pakāpeniski pierast pie gaisa, kas nebija piemērots cilvēka dzīvībai. Viņš bija izturējis to visu. Viņš bija 4. nometnē. Viņam bija gids, satelīta tālrunis un Global Rescue uz ātrā izsaukumu. Viņš bija tik aizsargāts, cik vien cilvēks var būt šādā kalnā.
Ap viņu tumsā vēl 31 alpīnists veic tās pašas aprēķines, pārbaudīja skābekļa iekārtas un pievilka dzelkšņus. Visi bija gaidījuši šo laika apstākļu logu, un apmēram 1:00 naktī viņi devās tumsā un sāka kāpienu pa visbīstamāko kalnu Nepālā. Un jau no paša sākuma Čins bija lēns. Ne bīstami lēns, bet lēnāks nekā pārējie alpīnisti ap viņu. Nīma palika tieši blakus viņam, kā izcils gids pie viņa pleca, un abi divi nonāca pašā rindas galā, kamēr atstarpe starp viņiem un nākamo alpīnistu priekšā nemanām palielinājās ar katru stundu. Ja tas būtu bijis uz tāda kalna kā Everests, atrasties rindas beigās nebūtu tik liela problēma kā uz Annapurnas. Galvenais maršruts lielākajā daļā vieta ir pietiekami plats, lai alpīnisti varētu apdzīt viens otru un izklīst, lai atrastu savu tempu. Un, lai gan Everestam ir savi slavenie sastrēgumi augšējās grēdās, šajos maršrutos joprojām ir šauras dzegas vai sniega nogāzes, kur alpīnisti vismaz var stāvēt ar abām kājām uz zemes, kamēr viņi gaida. Annapurna ir citāda. Augšējā siena ir gandrīz vertikāla, zila ledus, un dažās vietās nav nekādu atpūtas punktu. Ja cilvēks virs jums apstājas, tikai viens cilvēks vienlaiks var piesprādzēties virvē, pārējiem jāstāv sniegā un jāgaida. Činam, kurš bija pašā aizmugurē, šī kāpšana pārvērtās nogurdinošā apstāšanās un kustības ciklā. Spēriens, solis, vilkšana, tad apstāšanās. Pagaida 10 minūtes, līdz rinda pavirzās, tad spēr nākamo soli. Jūras līmenī šāda gaidīšana vienkārši ir kaitinoša, bet stāvēt uz 60 grādu stāvus ledus nogāzes apmēram 7300 metru augstumā nav tikai neliela neērtība, tas organismu tieši grauj. Vējš caururbi tavu dūnu tērpu, un tu dedzini savu stingri ierobežoto pudelēs pildītā skābekļa krājumu tikai, lai stāvētu pilnīgi nekustīgi. Vēl sliktāk, šīs īslaicīgās apstāšanās nozīmē lielāku pienskābes uzkrāšanos nekā tad, ja tu kustētos nepārtraukti. Viņa muskuļi pamazām kļuva kā no svina. Smaga un nomācoša letarģija lēnām pārņēma viņu. Kā ārsts, Čins precīzi saprata, kas notiek viņa paša ķermenī, bet ko viņš varēja darīt šeit? Stundām ritot, viņa temps kļuva vēl sliktāks. Viņš apstājās atpūsties arvien biežāk. Atstarpe starp viņu un pārējo lielo grupu kļuva arvien lielāka. Saule uzlēca, stundas ritēja. Pusdienlaikā kāpēji, kas atradās grupas priekšgalā, jau bija sasnieguši virsotni un devās lejup. Čins un Nima joprojām kāpa augšup. Uz šiem 8000 metru kalniem gandrīz nerakstīts likums ir tāds, ka ja līdz 2 pēcpusdienā neesi sasniedzis virsotni, tev jāgriežas atpakaļ. Nav svarīgi, pat ja tu redzi virsotni, tev jāgriežas atpakaļ, jo tev vajag dienas gaismu un enerģiju, lai nokāptu lejā dzīves. Atceries, tavs ķermenis jau 12 līdz 14 stundas pēc kārtas dedzina enerģiju. Tehniskie nolaišanās posmi, kas šķita viegli pārvarams kāpjot augšup, kļūs patiesi bīstams, ka tev vairs nebūs spēka. Tavas rokas un kājas šobrīd visticamāk ir nedaudz nosalušas, gaisma sāk zust. Uz tāda kalna kā Annapurna, kur nolaišanās maršruts ir atklāts un pakļauts lavīnām, pārvietoties pa to tumsā nav aprēķināts risks. Tas ir pavisam citas kategorijas lēmums. Bet līdz 14:00 doktors Čens Vuikins un viņa gids Nima Čerings Šerpa nebija ne tuvu virsotnē. Patiesībā viņi bija pēdējie rindā, kas kāpa augšup. Viņiem bija jāsaprot aprēķins. Čens bija izcils ārsts ar 7 virsotnēm savā kontā, kurš saprata cilvēka ķermeni tā, kā to spēja tikai ļoti nedaudz cilvēku uz zemes. Nīma bija pieredzējis alpīnists, kurš zināja šī kalna briesmas. Bet, kad es pavadīju gadus treniņos, mērojis tūkstošiem jūdžu un burtiski var redzēt nāvējošākā kalna virsotne tikai pāris 100 pēdu virs sevis, cilvēka prāts dara kaut ko paredzamu. Esat taisno risku. Tu sev saki, tikai mazliet tālāk. Tā viņi vienkārši ignorēja 14:00 termiņu un turpināja kāpt augšup. Pagāja 3:00. Pagāja arī 4:00. Un apmēram 5:00 pēcpusdienā, pēc gandrīz 17 stundu nepārtrauktas kāpšanas, Čens un Nima beidzot uzkāpa Annapurnas virsotnē, kas atrodas 26,545 pēdu augstumā. Viņi bija pilnīgi pēdējie no 32 kāpējiem, kas tajā dienā sasniedz virsotni. Bet viņi to bija paveikuši. Pretēji visiem bioloģijas likumiem, par spīti katrai mokošai kavēšanās stundai, viņi bija izlauzušies cauri, lai iegūtu galveno balvu uz nāvējošākā kalna uz zemes. Tas vienkārši bija nozīmīgs sasniegums, un kad viņi uzņēma savas fotogrāfijas virsotnē, viņi svinēja savā īpašajā veidā. Bet nokļūšana virsotnē ir tikai pirmā puse no ceļojuma. Tagad viņiem bija jākāp lejā, un Čina ķermenim vairs nebija nekā ko dot.
Kad viņi sāka kāpt lejā, gaisma jau sāka zust. Temperatūra strauji kritās. Galvas lukturs, kas šķita pietiekams nometnē, uz reljefa, kur nepieciešama pilnīga redzamība, pārvēršas šaurā gaismas aplī. Un Annapurnas maršruts leju pa augšējo nogāzi ved cauri posmiem, kur viens nepareizi novietots dzelkšnis nozīmē kritienu, ko neviens neizdzīvo. Viņi virzījās lejup, uzmanīgi, lēni. Šens pūlējās citādi nekā kāpjot augšup. Kāpšanas laikā ķermenis vismaz dara to, kam tas ir radīts, ģenerē spēku un virzās uz priekšu. Kāpjot lejā pēc 17 stundām šādā augstumā, ķermenis vienkārši cenšas noturēties kopā. Tad viņi sasniedza Franču kuluāru. Franču kuluārs ir milzīgs, gandrīz vertikāls ledus kuluārs, kas šķērso Annapurnas ziemeļu sienas augšējos kliņšu slāņus. Viss, kas nokrīt no virsotnes, ieplūst tieši šajā šaurajā 50 grādu slīpajā šahtā. Kāpšana cauri tai augšupceļā ar svaigām kājām un pilnu uzmanību jau ir pietiekami grūta. Nokāpt atpakaļ caur to pēc 17 stundām tumsā, kad kājās vairs nav spēka, ir pavisam cita veida problēma. Katrs solis prasīja pilnīgu koncentrēšanos. Koncentrēšanos un minimālu kāju spēku, kas Činam vienkārši vairs nebija. Tāpēc nav pārsteigums, ka kaut kur tajā posmā viņa kājas vienkārši pārstāja darboties. Viņš nevarēja kustēties, viņš vienkārši apsēdās sniegā un vairs nespēja piecelties. Nīma uzreiz mēģināja viņam palīdzēt piecelties. Viņš vilka viņu pārvietoja, izmēģināja visus iespējamos variantus, kas vien nāca prātā. Nekas no tā nestrādāja. Un tad, lai situāciju padarītu vēl sliktāku, Čina papildus skābekļa balons sāka šņākt. Tas bija tukšs. Seven Summit Treks bija nodrošinājuši pietiekami daudz skābekļa balonu tikai normālam kāpienam. Katra stunda, kas tika pavadīta stāvot uz vietas sastrēgumos ceļā augšup, bija iztērējusi skābekli ātrāk nekā bija plānots. Viņa kāpiens pats par sevi bija aizņēmis 17 stundas, kas ir daudz vairāk nekā parasti. Viņa skābeklis vienkārši nekad nebūtu bijis pietiekams. Nemo tagad saskārās ar gida sliktāko iespējamo scenāriju. Viņa klients, vīrietis, kurš viņam bija uzticējis savu dzīvību, sēdēja sniegā 25,400 pēdu augstumā, apkārt neviena, bez skābekļa un nespējīgs kustēties. Bez papildus skābekļa šādos augstumos izsmelts ķermenis šeit ilgi neiztur, un Nīma viens pats viņu nespēja novilkt lejā. Tāpēc, lai izglābtu Činu, Nīma izdarīja kaut ko tādu, uz ko gandrīz neviens cilvēks uz zemes šādā situācijā nespētu saņemties. Viņš novilka savu papildus skābekļa aprīkojumu un atdeva to Činam. Padomājiet, ko tas nozīmē. Nīma apzināti pakļāva savu ķermeni smagas hipoksijas un masīvas apsaldējuma riskam tikai tāpēc, lai dotu savam klientam vēl dažas dzīves stundas. Viņš mēģināja vēlreiz piecelt Činu, lai viņi varētu turpināt, bet tas bija veltīgi. Papildus skābeklis bija pietiekams, lai viņa smadzenes turpinātu darboties, bet tas nevarēja aizvietot fizisko spēku, kas jau bija zudis. Čins joprojām bija pilnībā nekustīgs. Nīma zināja, ka palikt šeit ir bīstami. Bez papildus skābekļa sev pašam viņa elpošana apstātos, un ja viņš paliktu līdz rītam, neviens no viņiem netiktu atrasts dzīvs. Tāpēc viņam priekšā bija divas smagas izvēles. Vai viņam vajadzētu atstāt vīrieti, kuru viņš bija apsolījis aizsargāt, vienu kalnā tumsā, vai arī palikt un kaut kā cerēt uz glābšanu? Nīma izvēlējās doties. Viņš pateica Činam, ka dodas pēc palīdzības uz 4. nometni. Tad viņš piecēlās un sāka kāpt lejā viens pats, noguris un bez skābekļa, uz vienas no statistiski nāvējošākajām kalniem uz zemes. Viņš pats gandrīz netika lejā. Kaut kur tumsā viņš nokrita un gandrīz salauza muguru. Apsaldējumi ar katru soli izplatījās dziļāk viņa rokās un kājās, un tomēr viņš skrēja lejā, vadīts tikai ar vienu mērķi. Čins joprojām bija dzīves tur augšā, un kādam tas bija jāzina. Viņš ierāpās 4. nometnē 2019. gada 24. aprīlī, trešdien, 12:30 naktī. Viņš bija gandrīz bezsamaņā. Apsaldējumi bija dziļi skāruši viņa rokas un kājas, bet viņš tika lejā. Viņš nekavējoties brīdināja apkārtējos alpīnistus, ka Čins, viņa klients, joprojām ir dzīvs un sēž sniegā tieši virs Franču kuluāra. Viņam bija nepieciešama palīdzība, lai atgrieztos augšā un viņu izglābtu. Un par laimi, vajadzīgie cilvēki jau atradās tieši turpat nometnē. Tagad 4. nometne nebija tukša. Alpīnisti, kur tajā dienā bija sasnieguši virsotni, joprojām tur atradās. Starp viņiem bija vīrs vārdā Nirmals Purdža, pazīstams arī kā Nims Dai. Viņš bija bijušais Lielbritānijas speciālo spēku karavīrs, iespējams spēcīgākais augstkalnu alpīnists pasaulē, un viņam jau bija komanda ar elitāriem šerpām, kas atradās augstumā un bija gatavi rīkoties. Taču, lai atgrieztos nāves zonā, glābšanas komandai ir nepieciešams papildus skābeklis.
Viņi bija iztērējuši savus skābekļa balonus savam virsotnes mēģinājumam. Bez tiem viņi būtu miruši pirms sasniegt viņu. Par laimi, šo balonu iegūšana nebija sarežģīta. Viss, kas viņiem bija nepieciešams, bija helikopters no bāzes nometnes, kas aizlido uz 4. nometnes ar 6 skābekļa baloniem. 6 baloni, un zemes komanda dodas augšup un nogādā Čīnu lejā. Ar laimi, Čīns bija sagatavojies šādam scenārijam. Lejā bāzes nometnē Seven Summit Tracks operators, pie kura Čīns bija pieteicies, pacēla klausuli un piezvanīja Global Rescue. Amerikāņu evakuācijas kompānija, par kuru Čīns bija samaksājis $1000. Viņi bija galvenais drošības tīkls. Šī krīzes reaģēšanas uzņēmuma biznesa modelis bija izvest savus klientus no visbīstamākajām vietām uz zemes. Viņiem viss, kas bija jādara, bija jāapstiprina lidojums, jāsamaksā par helikoptera skābekļa piegādi un jāļauj Nimam Dai un viņa komandai veikt pašu glābšanu. Tāpēc, kad zvans tika saņemts, Seven Summit Tracks gaidīja ātru apstiprinājumu. Viņi izskaidroja plānu. Čīns sēdēja sniegā tieši virs franču kuluāra. Elites sauszemes komanda gaidīja 4. nometnē. Viņiem tikai vajadzēja, lai helikopters nomet skābekli un viņi dotos viņam pakaļ. Taču Global Rescue, kas atradās otrā telefona galā, uz šo skatījās citādi. Viņu atbilde uz helikoptera pieprasījumu bija nē, viņi neapstiprinās helikoptera izmantošanu. Saskaņā ar līgumu, ko Čīns parakstīja ar viņiem, Global Rescue nodrošina evakuāciju no zināmas atrašanās vietas, bet tas ir glābšanas gadījums, un viņi nemaksā par neierobežotām meklēšanām. Un tā kā Nima bija atstājusi Čīnu tumsā, vadītāji Amerikā apgalvoja, ka viņiem nav viņa precīzu GPS koordinātu. Juridiski viņi klasificēja šo misiju kā meklēšanu, un meklēšanas nebija iekļautas segumā. Lejā bāzes nometnē Seven Summit Tracks pa telefonu strīdējās ar viņiem. Viņi uzstāja, ka precīzi zina, kur viņš atrodas. Maršruts ir viena līnija augšup pa kalnu. Viņš sēdēja tieši uz tās. Viņiem vienkārši vajadzēja, lai skābekli nogādātu 4. nometnē, lai šerpas varētu doties augšā un viņu nocelt lejā. Taču Global Rescue nepakustējās. Viņi iebilda apgalvojot, ka ekspedīcijas operatora pienākums ir nodrošināt savu rezerves skābekli, nevis glābšanas kompānijas. Viņi norādīja, ka helikopteri likumīgi nevar lidot tumsā, un 4. nometne atradās 23,000 pēdu augstumā, kas ir krietni virs drošā darba griestiem lielākajai daļai glābšanas helikopteru Nepālā. Šī bija klasiska strupceļa situācija. Un tas viss norisinājās telefonu sarunās starp bāzes nometni Nepālā un korporatīvo biroju Amerikā, kamēr Nims Pūrija un viņa komanda sēdēja 4. nometnē, tērējot savu skābekli un spēkus gaidot helikopteru, kas tā arī neatnāca. Tagad jums jāzina, ka šim strupceļam bija daudz tumšāks iemesls, un tam nebija nekāda sakara ar juridiskiem strīdiem vai aviācijas ierobežojumiem. Patiesība ir tāda, ka Global Rescue vienkārši neusticējās cilvēkiem, kas atradās otrā telefona galā. Tikai dažus mēnešus iepriekš Nepāles alpīnisma nozara bija atklāta milzīgā viltus glābšanas skandālā. Izrādījās, ka daži ekspedīciju operatori un helikopteru kompānijas tika pieķerti, inscenējot ārkārtas situācijas kalnos un izsaucot nevajadzīgus lidojumus tikai tāpēc, lai izrakstītu rēķinus apdrošināšanas kompānijām par miljoniem dolāru. Global Rescue jau iepriekš bija cietusi no krāpšanas. Patiesībā Seven Summit Tracks 2018. gadā Nepāles valdība bija uzlikusi $44,000 sodu par kāpēju vadīšanu ar viltotām atļaujām, kas ir pavisam cita apsūdzība. Bet no korporatīvā biroja Amerikā tas izskatījās pēc tāda operatora, kurš tev zvana, pieprasa lidojumu, kas pārkāpj aviācijas noteikumus un lūdz tev apmaksāt rēķinu, lai izglābtu kāpēju, kuru tu pat nepazīsti, nezini, kur viņš atrodas. Tas neizskatījās pēc glābšanas, tas izskatījās pēc izspiešanas. Vēl sliktāk, Seven Summit Tracks bija pieredze organizēt savas glābšanas operācijas ar saviem šerpām un saviem helikopteriem. Tāpēc no Global Rescue skatpunkta tas neizskatījās loģiski. Ja šīs operators parasti pats risināja savas ārkārtas situācijas, kāpēc pēkšņi tika uzstāts, lai Global Rescue apstiprina lidojumus un sedz izmaksas? Uzņēmuma birojā, kas jau reiz bija cietis no krāpšanas, atskanēja trauksmes zvana. Un kamēr šie divi uzņēmumi strīdējās par krāpšanu un viens otram pa satelītāru un lasīja līguma punktus, doktors Čīns joprojām bezpalīdzīgi sēdēja tieši tur, kur Nima viņu bija atstājis. Satelītāruns, ko viņš bija paņēmis tieši šādam ārkārtas gadījumam, izrādījās bezjēdzīgs. Šādā hipoksijas un izsīkuma līmenī smadzenes pārtrauc kontrolēt smalkās motorikas prasmes. Tāpēc Čīns fiziski nevarēja novilkt savus smagos augstkalnu dūrēņus, lai ar sīkajām tāruņu pogām sastādītu numuru -30 °C vējā, nesasaldējot rokas uzreiz. Un viņam trūka arī kognitīvās koncentrēšanās, lai pat runātu. Viņš nevarēja izsaukt pats sev palīdzību. Viss, ko viņš varēja darīt, bija gaidīt. Un Činam šī gaidīšana bija sava veida mokas.
Viņš bija vecākais konsultants anesteziologs Singapūrā. Viņa darbs bija pārvaldīt dabiskos cilvēku skābekļa līmeņus, kas uztur cilvēku pie samaņas un dzīvības. Viņš bija pavadījis gadus vērojot monitorus, kas atskaita tos pašus skaitļus, kuri tagad tika atskaitīti viņa paša ķermenī. Tikai šoreiz nebija neviena monitora. Viņš zināja ar lielāku precizitāti nekā gandrīz jebkurš cits uz šī kalna varēja zināt tieši, cik daudz laika viņam visticamāk bija atlicis. Viņš zināja, ka katra sekunde, ko viņš pavada uz šī kalna bez glābšanas, ir sekunde tuvāk neatgriezeniskai nekrozē un sistēmiskai sabrukšanai. Bet ko viņš šajā brīdī varēja darīt, lai kaut ko no tā apturētu? Atpakaļ 4. nometnē tikai pāris tūkstošus vertikālo pēdu zem viņa, Nirmals Purja un viņa komandas sēdēja savās teltīs, vērojot tukšās debesis, gaidot helikopteru, kas nekad neatnāca. Viņiem vajadzēja tikai 6 skābekļa pudeles, kas tiktu nogādātas 4. nometnē, bet tās nekad netika atvestas. Galu galā Nirmals Purja vairs nevarēja noturēt savu komandu. Viņi stundām ilgi bija sēdējuši ekstremālā augstumā, izlietojot savus krājuma rezerves, vērojot tukšās debesis. Viņu ķermeņi ar katru gaidīšanas stundu kļuva arvien vājāki. Sūtīt viņus atpakaļ augšā bez skābekļa nozīmētu nāves spriedumu. Tāpēc līdz trešdienas 24. aprīļa vakaram Nims Pordža un viņa komanda sāka kāpt lejā uz bāzes nometni. Doktors Čins, cilvēks, kurš bija darījis visu pareizi, lai sevi pasargātu, tika atstāts viens pats vienā no naidīgākajām vietām uz zemes, bez pajumtes, bez ēdiena un bez ūdens. Tūkstošiem jūdžu tālu Singapūrā doktora Čina sieva, doktore Tanaporna, saprata, ka apdrošināšanas kompānija nekad neglābs viņas vīru, tāpēc viņa pārstāja gaidīt viņa apstiprinājumu. Viņa pilnībā apgāja Global Rescue, paņēma telefonu un piezvanīja privātajai Nepāles helikopteru kompānijai Simrik Air. Viņa personīgi garantēja $40,000 maksājumu no savas kabatas, bez līguma vai diskusijām. Tā no ceturtdienas rītā, 25. aprīlī, pilots vārdā kapteinis Bibeks Kogka pacēlās gaisā, lai izdarītu to, ko vairāku miljonu dolāru glābšanas aģentūra nebūtu darījusi. Viņš aizveda savu helikopteru tālu pāri tā certificētajiem aviācijas ierobežojumiem un lidoja vairāk nekā 25,000 pēdu augstumā retajā gaisā virs Annapurnas. Kad viņš pagriezās virs stāvās franču kuluāra ledus, viņš kaut ko ieraudzīja. Uz zemes bija siluets, kas sākumā vispār nekustējās. Tad vāji pacēlās roka un sāka mājot gaisā. Tas bija doktors Čins. Kaut kā neticami pēc gandrīz 40 stundām vienatnē 25,400 pēdu augstumā, salā, bez skābekļa, bez patvērumu, bez ēdiena, bez ūdens, doktors Čins Čin Vuikins bija dzīvs un māja helikopteram. Bet viņa atrašana bija tikai pirmā problēma, ko viņa atrisināja. Kapteinis Kodka viņu varēja redzēt, bet helikopters nevar vienkārši lidināties 25,400 pēdu augstumā, atvērt durvis un iecelt paralizētu cilvēku iekšā. Gaiss šeit ir pārāk retināts. Kapteinis Kodka nevarēja viņu izglābt, tāpēc viņš steidzās lejā uz bāzes nometni, kur Nims Pori un viņa elitārā 4 cilvēku šarpu komanda jau bija gatavi un gaidīja. Viņi iekrauto helikopterā skābekļa balonus no Seven Summit Trek pašu skābekļa krājumiem, tieši to pašu skābekli, kas visu laiku bija bijis bāzes nometnē. Viņi vienkārši bija lūguši apdrošināšanas kompāniju nogādāt to pie viņiem ar helikopteru jau kopš otrdienas. Bet skarbā aviācijas fizikas realitāte Himalajos ir tāda, ka pilnīgi tukšs, atvieglināts helikopters tikko var sasniegt 25,000 pēdu augstumu, lai vienkārši apskatītos apkārt. Bet helikopters, kas ir pilns ar 4 smagiem šarpām, biezu ziemas glābšanas aprīkojumu un smagiem metāla skābekļa baloniem, nevar pacelties pat tuvu tik augstu. Gaiss vienkārši ir pārāk retinās, lai rotori spētu radīt pietiekamu pacēlumu tik lielam svaram. Kapteinis Konka viņus aizveda atpakaļ kalnā, bet viņš nevarēja viņus nogādāt līdz 3. nometnei. Tas bija aptuveni 1250 metrus zem vietas, kur atradās Čins. Viņiem atlikušais ceļš bija jāuzkāp pašiem. Normālās apstākļos kāpiens no 3. nometnes līdz franču kuluāram ir garš un grūts. Šis stāvais, tehniski sarežģītais apvidus prasa rūpīgi dozēt spēkus. Labā fiziskā formā esošai aklimatizētai komandai ar atpūtušām kājām un pilnvērtīgu nakts miegu šis kāpiens aizņem 16 stundas. Bet Nims Purdži un viņa komanda zināja, ka Čins jau vairāk nekā 40 stundas sēž sniegā. Viņi zināja, ka katra minūte, ko viņi pavada kāpjot, ir minūte, kurā viņa ķermeņa temperatūra krītas vēl vairāk. Tāpēc viņi nedomāja par tempu. Viņi piesprādzējās pie nostiprinātajām virvēm un sāka brutālu, nežēlīgu sprintu tieši augšu pa šo kalnu. Es gribu, lai jūs pilnībā saprastu, cik grūts bija šis kāpiens. Viņi nesa smagus skābekļa balonus un vilka līdzi stingru glābšanas kamanas.
Pārvietoties ar tādu ātrumu, tādā augstumā, ar tādu svaru ir viena no grūtākajām lietām, ko var prasīt savam ķermenim. Bet pateicoties viņa pūlēm, viņi neveic kāpienu 16 stundās. Viņi to paveic tikai 4. Un kad Nimsporja un viņa komanda beidzot pārvalkās pāri Koras malai un sasniedz sniegu virs Franču kuloāra, tieši ap pusdienlaika ceturtdienas pēcpusdienā 2019. gada 25. aprīlī viņi atrada Činu tieši tur, kur pilots bija teicis. Viņš nevarēja ne piecelties, ne staigāt, bet viņš bija pie samaņas, viņš bija nomodā. Komanda neizšķieda nevienu sekundi. Viņi nekavējoties pieslēdz viņu pie jaunas skābekļa balona un cieši piesprādzēja glābšanas kamanās, kuras bija atnesuši augšā, un tad sāka brutālo, fiziski smago darbu, lai viņu nogādātu lejā. Smagas kamanas pārvietošana lejup pa 60 grādu stāvu ledus nogāzi prasa milzīgu fizisku spēku. Komandai bija jānostiprinās, jāuzņemas viņas svars un fiziski jānolaiž kamanas pa posmiem lejā pa bīstamāko kalnu uz zemes. Viņi turpināja kustēties visu ceturtdienas nakti, un kaut kur tajā nežēlīgajā nolaišanās posmā Čins zaudēja samaņu. Viņš bija izdzīvojis, kad tika pamests uz bīstamākā kalna uz zemes, taču izdzīvošana šādos ekstrēmos apstākļos lielā mērā balstās uz adrenalīnu un psiholoģisku atteikšanos nomirt. Kad glābšanas komanda ieradās, viņa smadzenes saprata, ka cīņa ir galā, un viņam vairs nebija ko pierādīt. Tās izslēdzās. Līdz piekdienas rītam Nimsporja un viņa komanda veiksmīgi nogādāja viņu uz bāzes nometni, un no turienes viņa pa gaisu nogādāja intensīvās terapijas nodaļā Katmandu. Tieši tur pilnībā atklājās viņa ķermenim nodarīto bojājumu apmērs. Viņa sirdsdarbība gandrīz nebija jūtama. Viņa ķermeņa temperatūra bija bīstami zema. Ārsti, kas viņu uzņēma, teica, ka apsaldējumi bija dziļi skāruši viņa plaukstas un pēdas. Viņš elpoja, bet tikai tikko. Pēc stabilizēšanas Katmandu Čens ar medicīniskās evakuācijas lidmašīnu tika nogādāts atpakaļ uz Singapūru, uz slimnīcu, kur viņu jau gaidīja sieva. Uz valstu, kurā viņš bija izveidojis karjeru, glābjot citu cilvēku dzīvības uz operāciju galdiem, tieši tādiem pašiem, kā uz kura viņš tagad gulēja. Uz mirkli izskatījās, ka neiespējamais patiešām bija noticis, ka cilvēks bija uzvarējis gan Annapurnu, gan sistēmu, kas viņu pievīla. Taču bija jau par vēlu. Stundas, ko viņš pavadīja sēžot sniegā, kamēr bāzes nometne un korporatīvais birojs strīdējās par vārnīcas definīcijām, bija atstājušas sekas, kuras mūsdienu medicīna vienkārši nespēja vairs novērst. Redziet, jūs varat sasildīt nosalušu ķermeni, jūs varat iepumpēt tajā šķidrumus un pieslēgt pie ventilātora, bet jūs nevarat labot šūnu bada sekas. Apsaldējumi bija dziļi iesūkušies viņa audos. Viņa ķermeņa temperatūra bija nokritusies līdz līmenim, kur atveseļošanās vairs nebija iespējama. Un 2019. gada 2. maijā, pēc intensīvas medicīniskās aprūpes un nedaudz vairāk nekā nedēļu pēc tam, kad viņš sasniedza Annapurnas virsotni, doktors Čins Vujkins aizgāja mūžībā. Viņam bija 48 gadi. Pat Nīma Čerings Šerpa, viņa gids un tuvs draugs, tikko izdzīvoja. Viņš pavadīja vairākas nedēļas atgūstoties no mugurkaula traumas un apsaldējumiem, kas bija izplatījušies viņa rokās un kājās tajā pēdējā nolaišanās reizē. Kādu laiku ārsti nebija pārliecināti, vai viņš nezaudēs 3 kāju pirkstus. Viņš bija atdevis savu skābekli, lai dotu savam klientam vēl dažas stundas, un gandrīz samaksāja par to ar savu dzīvību. Ir viegli paskatīties uz šo stāstu un teikt, ka tā ir katastrofa ar daudziem sarežģītiem aspektiem, un zināmā mērā tā arī ir. 32 kāpēji vienlaikus mēģināja sasniegt virsotni, un tas neizbēgami bija lemts kļūt par katastrofu. Ekspedīcijas organizators, kas ved lielu grupu augšup kalnā bez papildus skābekļa rezerves ārkārtas gadījumiem, ir problemātiski. Un, ja esam godīgi, kāpšana pēc 14:00 laika, kad bija jāgriežas atpakaļ, jau pati par sevi bija bīstama. Neviens šajā stāstā neizgāja cauri pilnīgi nevainīgs. Bet patiesība ir tāda, ka tas viss nenogalināja doktoru Činu. To izdarīja biznesa lēmums. Viņš darīja visu, kas bija jādara. Viņš samaksāja $1000 milzīgam korporatīvam uzņēmumam par vienu ļoti konkrētu solījumu. Ja notiks pats sliktākais, mēs ieradīsimies tev pakaļ. Un kad patiešām notika pats sliktākais, viņa dzīve neizšķīra ne laika apstākļi, ne gravitācija, ne augstums. To noteica korporatīvas riska menedžeris, kurš strīdējās par vārda meklēšana juridisko definīciju. Kādu tavuprāt jēgu dod drošības tīkls, ja cilvēkiem, kas to tur, ir atļauts to nomest brīdī, kad tas viņiem izmaksā naudu? Šī Annapurnas katastrofa pierādīja, ka salauzta korporatīvā sistēma var būt tikpat nāvējoša kā nāves zona. Un pat 2026. gadā nāves zona nekļūs drošāka. Ja vēlies redzēt, kā 5 alpīnisti kļuva par upuriem visblīvākajā Everest sezonā vēsturē, šis stāsts ir tieši šeit.